Sveiciens! Tātad šodien noritēja otrā diena miks. Īsumā par to, kā mums gāja. Man nedaudz neveiksme pirmajā spēlē un 299. Kas man liekas personīgais rekords šādā turnīrā, par ko es ļoti priecājos un līdz 4. spēlē ļoti labi turējos. Un tad pēc tam sākās nedaudz nedienas, ja tā var teikt, bišķītiņi arī netiku galā ar savu galvu un jau Un bišķi rezultāts nokritās. Viena spēle bija 180. Tad vēl gadījās pāris neaizvērti spairi, kur vienu, jā, es pats aizmetu garām, bet tad vēl daži labi man sanāca tādi, kur man kāja neizslīdēja, jo mēs, kad aizgājām uz otru zāles galu, tur approči neslīdēja, un tur bija tā, ka es pāris reizes ieķēros un gandrīz aizlidoju uz celiņu, un jā, pat pirmajam ķeglim netrāpīja. Bet tā kā vienā galā, kur mēs sākam, tur atkal vienā celiņā bija pa slideni, es kaut kā kāju izslīdēju, gandrīz arī uz otru pusi nokritu un neaizver 10. Bet tas, jā, varēja nokrist, varēja nenokrist, kā ir, tā ir, jā, bišķi zaudēt ķegļi, varēja būt labāk, bet, kopumā es esmu ļoti apmierināts par savu sniegumu, uzvilku sevi uz augšu. Vēl neesmu skatījies, cik tālu uz augšu, jo tikko nospēlēju, bet es domāju, ka ļoti tuvu top 16. Vika Malacē nedaudz uzlaboja no pirmās dienas. Viņai ir ļoti grūti spēlēt, tīpaši tā kā vēl puiši spēlē, jo, lai arī viņa būtu krēle, viņa spēlēja tuvāk kabatai un viņai varēja redzēt, ka tas arī nedaudz ietekmē viņas spēli un bumbas reakciju. Un viņa nezināja, ko darīt un nevarēja atbrīvoties. Labi, ka viņa kļūdījās tik tālu, ka varēja kreiso straiks uzmest iepšu viņas situācijā labos. Kas arī nav slikti, tas palīdzēja, bet bija tādi stresa momenti, kuros viņa pa pāris spairiem tomēr aizmeta garām un emocijas lika pa sevi manī. Tomēr cilvēkam pirmo reizi šāda liela pieredze. Palīdzēja tas, ka es esmu blakus, bet nervi lika pa sevi manī. Nekas, vēl ir viena diena priekšā un redzēsim, kā mums tad ies. Tā kā jā, es centīšos cik varu un skatīsimies, cik tālu mēs tiksim. Tā kā jā, paldies, ka jūtat līdzi, to var redzēt un tā turpiniet. Mēs turpināsim darīt to, kas mums ir jādara un cīnīsimies, cik vien varam. Paldies!